atbrauc ciemos pie gudras mazmeitas, ko sauc par Martu Laimu Gredzenu. Man gauži patīk, te ir tik daudz zaļumu un attieksme pret cilvēkiem ir tik patīkama. Es domāju, pirmais, kas man uzrunāja, tas, kas ieraudzīja tiešām to, ko arī mums sākumā teica, tas ģimeniskais. Jā, manuprāt, ar to daudzos uzņēmumos varēja būt šis panākuma atslēga. Jā. Ir veidots tāds ģimenisks, draudzīga atmosfēra, kur tu jūties kā mājās un maksimāli par tevi ir parūpējušies, lai tu varētu darīt savu darbu. Tā ir vide, kur gribas apgrozīties un ilgāk uzkavēties. Ja cilvēks pēc darba ienāk mājās un runā par to, tas nozīmē, ka cilvēki mīļo darbu. Kā kolektīvs, kur viņa strādā, viņš arī palīdz manai meitai augt kopā ar kolektīvu. Un šodien es to redzēju. Ir ļoti skaisti, ļoti interesanti, ļoti, ne tā kā visur citur. Man interesē ēdināšanas telpas, jo es esmu pat ēdinātājs pēc savas būtības. Man tas ļoti interesē, ļoti skaisti šeit viss ir un mājīgi. Man patīk, kā viņi šeit jūtās un kā viņi šeit strādā un visa tā atmosfēra, visas tās mājas, dārzs, ziedi, zaļumi. Darba vide ir, es nezinu, vai Latvijā ir vēl kaut kur tāda darba vide, priekšrocības, ko tu vari saņemt no darba devēja ārpus tiešā darba, ko tu dari. Ja tu esi piekusi savā darbā vai ikdienā, tu vari iziet ārā, kur ir ļoti sakopta vide. Tu vari vienkārši iedzert kafiju, pasauļoties, atpūsties no darba un atgriezties darbā. Man nekad nav patikušas skolas vecāku sapulces, bet ja visas sapulces būtu tieši tādas, kā šodien ir noorganizēta draugiem grupa. Vecāku diena. Es domāju, ka 100% vecāku apmeklējums būtu jebkurā skolā, jebkurā vietā, kur rīko kaut ko vecākiem.